vārds tiek dots Dainai Āvalei. Lūdzu. Labdien, klātesošie, labdien, deputāti. Kā jau teicu, viss, kas notiek pēdējās nedēļas laikā, man kaut kā negribās teikt cienījamie deputāti. Tomēr deputāti ir demokrātijas priekšstāvi. Tā tam būtu jābūt. Bet procesi, kā notiek lēmumu pieņemšana šobrīd, es arī par to minēju savā vēstulē, man sāk atgādināt kaut ko līdzīgu padomu laikiem, kad ir vadošie norādījumi, ir pseido apspriešanas un lietas notiek tā, kā viņas ir ieplānojis kāds kaut kur, nezinu kur un nezinu kad. Bet es negribu nodarboties te ar tādu milzīgu retoriku, milzīgu uzrunu, jo es pievienojos visam iepriekšējam. Mēs zinām par labiem pārvaldības principiem, kas tiek iedibināti. Mēs zinām, ka labi pārvaldības principi pirmām kārtām prasa sabiedrības līdzdalību, risku analīzi, datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Šeit nekā no tā mēs neredzam. Mēs neesam redzējuši nevienu datu analīzi nekur, nekādā formā. Mēs neesam redzējuši risku analīzi nekādā veidā. Mēs esam, es domāju, vairāk varbūt jums ir redzējuši kaut vai mūsu pašu valsts pārvaldu Latvijā, kuru visi pamatot kritizē. Tur nevienu lēmumu nevar pieņemt, vismaz 2 scenāriji nav izanalizēti. Apvienošana, pievienošana, Jaundubulti, Mežmalas vidusskola, Jaundubulti, Pumpuri. Kur šie dati ir? Uz šiem datiem taču jābalstās pieņemot analīzi. Kur viņi ir? Viņi nav redzēti, viņi nav veikti. Tas rada tādu apšaubām priekšstatu par šo lēmumu pamatotību. Jūsu Jūrmalas domas mājaslapā pašā priekšā ir rakstīts: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Tā stāv mājaslapā rakstīts 1. lapā. Un tātad visu to viņi dara, ievērojot valsts un iedzīvotāju intereses. Jums te ir iedzīvotāji. Kad ir notikusi šī iedzīvotāja iesaist publiskai apspriešanā? Bērziņa kungs kaut ko runāja par publisku apspriešanu. Patiesībā taču publiska apspriešana nav notikusi. Visi šie te saraksti, kas sapulces sasauc, tā ir, jūs esat formāli devuši vārdu sanākt kopā, un nevieni jautājumi nav atbildēti, sabiedrība nav uzklausīta, un jūs tik rulējat uz priekšu kā tanki. Kur tā sabiedrības līdzdalība ir? Tad vajag balsojumu, tad tiem materiāliem analīzē ir jābūt jūsu mājaslapā. Priekš kam tad tā domai tā mājaslapa ir, lai smukus formāls dokuments viņā sakrāmē? Tad jums par katru sēdes ar šiem analīzes rezultātiem ir jāiepazīstina sabiedrību, ja jūs gribat strādāt sabiedrības interesēs. Jūs redzat tik milzīgi pretsparu Jūrmalā no sabiedrības, un jūs rulējat pāri, neko neņemot galvā. Tas ir tas, kas man šokē. Es tiešām ticēju demokrātijai Latvijā, un es tiešām ticēju, ka demokrātiskas vērtības pie mums uzvarēs. Bet šobrīd, kas notiek, tas grauj man pārliecību par šo demokrātisko procesu un tā leģitimitāti Jūrmalā, godīgi sakot. Tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Un es aicinu vēlreiz arī pievienoties. Daram lietas, bet darām lietas rūpīgi, analizējot, paredzot sekas un kārtīgi izdarot. Tieši tā man kolēģi teica, lai visi ir laimīgi. Nevis, lai paliek neapmierināti, lai paliek. Jo saprotat, šis spiediens radīs pretējo efektu Bērziņa kunga vēlmē visi kopā. Tur nebūs nekādi visi mēs kopā. Tieši šis spiediens radīs to, ka nebūs nekādi visi mēs kopā. Paldies!